Ziņas šodien padaudz, tāpēc ķeramies klāt. Pēc pēdējiem Polymarket datiem Harrisa Trumpam ir priekšā pa 3%. Šīs varbūt vairāk cilvēkam, kam rodās neticība kriptovalūtā kā tādā. Microsoft Strategy kopš pieņem lēmumu investēt Bitcoinā, viņi ir apsteiguši 100 uzņēmumus no S&P 500. Zelts šodien atkal sasniedz kārtējo all-time high, jeb visu laiku augstāko punktu. Solanas meme coins Bonk ir spēris soli tuvāk ETF-am, plāno uzsākt ETP. Tron, jeb TRC20, samazina savas komisijas maksas uz sava networka, un samazinājums ir pa 50%. SEC apstiprina BlackRock tirdzniecības pieteikumu uz optional Bitcoin ETF. Par piekdienu Amerikas ETF-os gan Bitcoinam, gan Ethereumam bijusi diena ar pozitīvu zīmu un inflows ir bijis lielāks. Bitcoinam tie bija 92 miljoni, Ethereumam tie bija 2,9 miljoni. Kamila Harris beidzot pārtrauc klusēšanu par kriptovalūtu. Viņa saka, mēs sadarbosimies, lai ieguldītu Amerikas konkurētspējībā, lai investētu Amerikas nākotnē. 26. septembrī ir tad listošanas diena Hamster Combo tokenam. Uzzināsim tad arī cenu, cik tad tirgosies viens tokens. Viens ieteikums no manas puses. Ja tu esi aizdomājies kādreiz par kriptovalūtu vai esi sācis domāt investēt kriptovalūtā, tad ir īstais brīdis, lai pievienotos manai Telegram grupai. Linku atradīs profila aprakstā, spied virsū un pievienojies. Atā!